Sveicināti, cienījamie skatītāji! Šajā video uzzināsiet, kas ir hemiluminescence un kā darbojas luminescentie kociņi. Hemiluminescence, jeb ķīmiskā luminescence, ir gaismas izstarošana, kas rodas ķīmiskās reakcijas rezultātā. Šo procesu izmanto luminescentajos kociņos. Šie kociņi ir dažādu veidu, gan tievas aproces, gan arī lielāka tilpuma kociņi, ko var izmantot apgaismē. Luminescentie kociņi satur kaitīgas vielas, tādēļ nemēģiniet video redzēto atkārtot mājās. Atverot vaļā luminescento kociņu, redzams, ka plasmasas apvalkā atrodas viens šķidrums, šajā gadījumā tas ir ūdeņraža peroksīds, un stikla ampulā nodalīts ir otrs šķidrums, kas satur luminescentu krāsvielu un ķīmisku savienojumu, ko sauc par trihloorfeniloksalātu. Lai sāktos ķīmiska reakcija, nepieciešams saliet kopā abus šķīdumus. Tāpēc atveram stikla ampulu un pārlejam tajā esošo luminescējošo krāsvielu mēģinē. Mums ir divi šķīdumi. Kamēr tie atrodas atsevišķi, nekas nenotiek. Tad, lai tos saliet kopā, lai notiktu ķīmiskā reakcijas, kuras rezultātā izdalās gaisma. Reakcija notiek sekojoši. Ūdeņraža peroksīds reaģē ar trihloorfeniloksalātu un veido nestabilu ciklisku savienojumu, kas strauji sadalās un izdala enerģiju. Parasta enerģija, kas rodas ķīmiskā reakcijā, izdalās kā siltums, un materiāls uzkarst, bet šajā gadījumā enerģija tiek atdota luminescentai krāsvielai, kas to izstaro kā gaismu. Kā luminescentās krāsvielas izmanto dažādus sarežģītus organiskos savienojumus, un to ķīmiskais sastāvs nosaka, kādā krāsā spīdēs luminescentie kociņi. Krāsvielas ir luminescentas, un tām spīdēšana ir ierosināta ne tikai ķīmiskajās reakcijās, bet spīdinot ultravioleto gaismu. Līdzīgi darbojas arī šie tievie kociņi, kurus izmanto bieži vien kā aproces. Arī tajos iekšā ir maza stikla caurulīte, kurā ir krāsviela, un apkārt ir otrs šķidrums, kas ir ūdeņraža peroksīds. Tā, un tagad mēģināsim atklāt to vaļā. Tad šeit jūs redzat tievu caurulīti, kurā iekšā ir luminescentā krāsviela, un apkārtējā vidē atrodas ūdeņraža peroksīds. Un kopā ar luminescento krāsvielu atrodas vēl arī šī piedeva trihloorfeniloksalāts. Ja mēs salaužam šo caurulīti un savienojam abas vielas, tad mēs novērosim luminescenci, jeb gaismas izdalīšanos. Tā kā hemiluminescence rodas ķīmiskās reakcijas rezultātā, tad šie kociņi spīdēs tik ilgi, cik notiks ķīmiskā reakcija. Visbiežāk tie spīd no dažām stundām līdz diennaktī, bet ar laiku ķīmiskā reakcija kļūst lēnāka, jo reaģējošo vielu koncentrācija samazinās. Tādēļ šie kociņi spīd aizvien blāvāk. Video veidoja Jūlija Perveņecka, Guna Krieķa, Meldra Ķemere un Andrejs Česnokovs. Video tapis ar Latvijas Universitātes fonda finansiālo atbalstu. Ja tev tas patika vai šķita interesants, spied like vai share, kā arī droši raksti komentārus.